Vēlreiz atgādinot par vienu no lielākajām Inčukalna novada problēmām – Gudrona dīķiem, un veicot vienu no lielās talkas konkursa Latvijai būt zaļai pasākumiem, Inčukalna novada pamatskolas skolēni devās nelielā pārgājienā. Mēs šī pasākumā, kas ir apkārtnes sakopšanas pārgājiens līdz Gudrona dīķiem, mēs vēlētos pievērst sabiedrības uzmanību par to, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt. No mūsu puses mēs varam izdarīt to, ko mēs šī pasākumā varam izdarīt, tas ir sakopt apkārtni. Tālākais jau vairs nav no mums atkarīgs, bet mēs tiešām vēlamies pievērst visas Latvijas sabiedrības uzmanību, varbūt Inčukalna sāpei, kas ir Gudrona dīķi. Lai arī tieši Gudrona dīķi un viss, kas notiek ap tiem, ir lielākais inčukalniešu satraukuma iemesls, pārgājiena laikā visi tā dalībnieki varēja pārliecināties, ka arī situācija mežā ir visai krāsaina. Un ja dīķu jautājuma atrisināšanā iedzīvotāju rokas ir sasietas un tur viņi neko nevar padarīt, tad atkritumu problēma mežā jau ir pašu nopelns, un tur tiešām atrodams ir pilnīgi viss. Mums ļoti daudz labu atradumu, mums ir zābaki, mums ir kurpes, tumbiņas no kaut kāda audio aparāta. Mums ir eglīšu rotājumi, 3 litru burkas. Mēs atradām daudz riepas, mēs atradām ķieģeļus, kurus mēs nesavācām, jo tas ir pārāk smagi. Mēs atradām, ko vēl interesanti, mēs atradām lielveikalu, kur bija pilns ar pudelēm izlietotām un cigarešu pakām. Mēs pārsvarā atradām tur kurpes, pa šo ceļu tieši ejot, tur bija pilns ar kurpēm. Visādiem ne maisi, bet drēbes, izskatās, kāds tur ir dzīvojis. Piemēram, tur bija pilnas burkas ar cigarešu izsmēķiem. Es domāju, vai tiešām kāds tur ir dzīvojis. Un tā reāli, tur bija kaut kāds 6 tāds burkas ar cigaretēm. Mežā atrastie atkritumi liecina tikai par vienu. Ne jau bērni un jaunieši ir tie, kas nāk dabā un atstāja tur sev nevajadzīgās lietas. Un ja šādi pasākumi māca jauniešiem, kā sakopt vidi sev apkārt, tad pieaugušajiem varbūt tas liks aizdomāties, pirms nākamreiz izgāzt savus atkritumus mežā. Caur šo te audzināšanas veidu, pirmkārt, es domāju, viņi nebūs tie, kas iemetīs kaut ko mežā pirmkārt. Un otrkārt, šādi te pasākumi arī vedina varbūt citus padomāt, ka, kā tas tā sanāk, ka tu pieaudzis onkls vai tante nolika kaut ko mežā un tagad nāk mazi bērni no skolas un to visu ir spiest lasīt. Rēko vasarnieki, kas atbrauc Inčukalnā pavadīt vasaru un tad vasaras beigās aizved savus atkritumus uz mežu. Jo, cik man zināms, tad ļoti daudzos tādos vasarnīcu ciematos nav konteineru. Vai arī viens konteiners, kuru pieliek pilnu nedēļas laikā. Un man tā liekas, ka ļoti liela daļa no šiem iebraucējiem, caurbraucējiem atstāja mūsu mežā atkritumus. Vislatvijas lielā talka ir lielisks veids, kā iedzīvotājiem likt kaut reizi gadā, bet pievērst uzmanību tam, kā mēs izturamies pret vidi sev apkārt un cik ļoti rūpējamies par to, lai tā saglabātu savu tīrību un neskartumu. Gribu pateikt lielu paldies lielās talkas organizatoriem, kas dod iespējas parādīt, ka mēs varam dzīvot savādāk. Tāpēc arī ir vēlēšanās mainīt cilvēkos domāšanu par to, kā tu attiecies pret savu apkārtējo vidi. Vislielākā kļūda, ko šajā gadsimtā cilvēki ir pieļāvuši, kad viņi ir atļāvuši tam notikt, kad viņi nav jau agrāk, jo tagad mēs it kā sākam par to domāt, kad mums ir jāvāc viss un jādara kaut kas tam līdzīgs, bet to jau vajadzēja domāt agrāk. Ar nedaudz divējādām sajūtām pavasarī mēs sagaidām lielo talku. No vienas puses ir prieks un lepnums par to, ka latvieši spēj sanākt kopā, lai paši savām rokām sakoptu savu dzimto zemi. Bet no otras puses ir nedaudz žēl, ka tie paši latvieši arī rada apstākļus, kad šādas talkas ir jārīko.